Čau visiem, mans vārds ir Līza, šajā kanālā es lieku dažādus risinājumus uzdevumiem, un šodien mums būs kombo-vombo piemērs par to, kā var izmantot trigonometriskās sakarības taisnliņķa trīsstūrī. Piemērs būs domāts 9. klasei, kuri jau zina, kas ir riņķa līnija, kā ar to darboties, kādi tur ir lielumi un kā tos atrast. Un tie, kas jau zina, vai vismaz ir dzirdējuši vārdu sinus, kosinus, tangens, tieši, kad mēs runājam par taisnliņķa trīsstūri. Lūk. Tad pats piemērs ir šeit. Taisnliņķa trīsstūrā ABC katetē AC ir 24 cm un ir riņķa līnijas diametrs. Riņķa līnija krusto hipotenūzu punktā D, hordā D ar kateti AC veido 30 grādu leņķi. Aprēķinātā B, BC, AB, BD, DC. Uzdevums izskatās nedaudz varbūt liels, bet to var viegli reducēt uz mazākiem soļiem. Ja? Vismaz kaut ko mēs varēsim atrast. Pirmām kārtām sāksim ar zīmējumu. Tātad, kas mums ir dots? Mums ir dots, ka taisnliņķa trīsstūrā ABC katetē AC ir riņķa līnijas diametrs. Uzzīmēsim taisnliņķa trīsstūri. Un mums ir katete AC, kur ir riņķa līnijas diametrs. Tātad šeit mums ir 3 uz vienu pusi, 3 uz otru pusi. Protams, būtu labi, ja jūs izmantojat, cirkuli. Ja? Es tiemžēl nevaru. Tad mums ir hipotenūza krustojas punktā D. Tātad hipotenūza mums ir CB, tad šeit ir punkts D. Lasām tālāk, kas mums vēl ir dots. Horda AD. Horda, tas ir nogrieznis, kas savieno divus riņķa līnijas punktus. Tātad mums ir punkts A un mums ir punkts D, un mēs viņus savienojam, AD ir horda. Un veido 30 grādu leņķi. Es ar zilu. Jā, šeit mums ir 30 grādu leņķis. Jāprēķina AB, BD un DC. No visa tā, kas mums ir dots. Ja? Tad, ar ko mēs te varētu sākt? Šeit ir 24 cm. Mēs varētu sākt īstenībā ar to, ko mēs aprēķinām vai no AB. Mēs jebkuru no šiem varam aprēķināt, ja tikai mēs pamanām vienu īpašību, un tā īpašība ir jāpamana sekojoša. Tagad paskatīsimies, ja mēs gribētu aprēķināt, pieņemsim DC. DC mums ir nogrieznis šīs. Un ja mēs paskatītos uz trīsstūri, tātad, ja mēs rēķinām DC, tad DC ir tāds, ka tas ir, mēs paskatāmies uz trīsstūri ADC. Trīsstūrī ADC mums ir dots viens leņķis, leņķis CAD ir 30 grādi un mala AC ir 24. Un tagad mēs gribētu it kā izmantot trigonometriskās sakarības, bet mēs tā nevaram to uzreiz lietot, jo kā mēs varam pamatot, kā šis ir taisnliņķa trīsstūris. Tātad pirms mēs ķeramies pie sinusa, kosinusa, kotangensa vienalga, mums būtu jāpamato, ka tas ir taisnliņķa trīsstūris. Tad viens leņķis ir 30 grādu. Mēs it kā skatāmies, ka tas leņķis D vai leņķis ADC ir vienāds ar 90 grādiem. Un tas mums būtu jāpamato. Tagad paskatīsimies. Kāpēc tas ir vienāds ar 90 grādiem? Tāpēc, kā mēs rakstam jo leņķis ADC balstās uz loku AC. Tas, ka leņķis balstās, jūs saprotat, viņš it kā stāv ar kājām. Es uzzīmēšu.
Balstās tas nozīmē, lūk, pieņemsim, mums šeit ir leņķis, ja? Un viņš balstās. It kā viņš stāv, it kā tās ir viņa kājas, ja? Nu, es nezinu, iedomājieties, ka šeit ir cilvēks, ja? Un viņš balstās uz tā lokā. To nozīmē, ka leņķis balstās, ja? Jo leņķis ADC balstās uz loku AC. Loks, labi, nerakstīsim ar vārdiem. Loks AC ir 180 grādi. Kāpēc? Jo loks AC atrodas starp punktiem A un C, kas veido diametru. Diametrs mums atrodas tieši pa vidu riņķa līnijai, ja? Tātad diametrs ir horda, kas iet caur riņķa līnijas centru, līdz ar to tas atrodas pa vidu un dala riņķa līniju uz pusēm, divos vienādos lokos. Tā kā visa riņķa līnija mums ir 360 grādi, tad pusi ir 180. Loks AC ir 180 grādi, jo AC ir diametrs. Tālāk, mēs zinām, ka leņķis ADC, tā ir viena otrā no loka AC, tā ir īpašība, ja? Tāda leņķis ADC ir viena otrā reiz 180 grādi, kas ir 90 grādi. Tas nozīmē, mēs esam pamatojuši, ka tad trīsstūris ADC ir taisleņķa. Tātad trīsstūris ADC ir taisleņķa. Ja tas ir taisleņķa trīsstūris, mums viss ļoti patīk, jo mēs varam izmantot trigonometriskā sakarība. Šeit mēs esam pamatojuši, ka šis ir taisnais leņķis. Uzreiz varam uzrakstīt, cik ir leņķis C, ja, jo šeit ir 30 grādi leņķis A, tad leņķis C būs 60 grādi. Vienkārši tas vēlāk mums noderēs. Mēs redzam, ja, taisleņķa trīsstūrī visu leņķu summa trīsstūrī ir 180 grādi, ja viens ir 90, otrs 30, trešais ir 60. Tad mēs interesējamies par DC. Es paņemšu varbūt zaļu krāsu tagad, lai ir redzams, kur es rakstu. Tad mēs zinām, ka mēs varam izmantot vai nu kosinusu vai sinusu, kas jums labāk patīk. Man labāk patīk sinus, tāpēc es rakstu, ka jāprēķina DC, es ņemu pretējo leņķi, pretējais leņķis malē DC ir leņķis A, tātad sinus leņķim 30 grādiem, un tas būs sinus attiecība ir pretkatata pret hipotenūzu, tātad DC pret AC, sinus 30 grādiem ir viena puse, tad tas ir DC pret 24, skaidrs, ka DC tad ir 12 centimetri. Viens mums ir atrasts. Tālāk, ir jāatrod AB. Skatīsimies, šis arī būs ļoti vienkārši, jo, ja mēs lūkojamies uz pirmo taisleņķa trīsstūri, kas mums bija dots, jā, lielais ABC, šis ABC. Jā, tas ir taisleņķa trīsstūris, kur mums ir dota viena mala un vienu leņķi mēs tikko atradām. Tad atrast malu AB arī nav sarežģīti, jā, jo mēs atkal varam izmantot to pašu sinusu vai kosinusu, jo, ja šeit ir 60 grādi, šeit ir 30 grādi. Tikai, protams, šeit 60 grādi vajadzēja citādi apzīmēt, ne tā kā 30 grādus. Jā. Leņķi dažādi nevar atzīmēt ar vienādiem apzīmējumiem. Tad leņķis lielais B mums arī ir 30 grādi. Aprēķināsim AB. Tātad leņķis B mums ir 30 grādi, mums nav dota hipotenūza, bet mums ir dota pretējā mala, pretkatete. Ja mums ir leņķis un viena katete jāprēķina otra katete, tas ir, protams, tangens. Tad varam teikt, ka tangens mūsu 30 grādiem
Šeit bija vieglāk izmantot tangensu 60 grādiem. Es izmantošu tangensu tomēr 60 grādiem. Tangens 60 grādiem, tas ir AB pret AC. Jo tangens tas ir pretkatete pret piekateti. Tangens 60 grādiem mums ir kvadrātsakne no 3. AB nav zināms. AC ir 24. Tātad AB ir 24 kvadrātsakne no 3 centimetri. Arī atrisināts. Tagad jāatrod BD. BD, protams, atkal mēs ļoti viegli atradīsim. Kāpēc? Jo šeit mums ir 24 kvadrātsakne no 3. Šeit 3 stūrī ADB. Mums atkal ir taisleņķa 3 stūris. Kāpēc? Jo šeit ir taisnais leņķis. Šis ir 180 grādi. Tad arī šeit ir taisnais leņķis. 3 stūris ABD. Mums ir taisleņķa 3 stūris. Mums ir jāatrod katete. Un mums ir dota katetes pieleņķis. Un mums ir dota hipotenūze, ja ir dota hipotenūze un ja ir dots leņķis, kas atrodas blakus, tad tas ir kosinus, protams. Paņemsim ar sarkano tagad, nevis tāpēc, ka ir nepareizi, bet vienkārši, lai jūs redzat, kur tiek rakstīts. BD ir tāds, kā kosinus 30 grādiem ir piekatete pret hipotenūzu, tātad mūsu BD pret hipotenūzu AB. Mēs vienmēr esam dažādos 3 stūros, ja? Kosinus 30 grādiem mums ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. BD nav zināms. AB 24 kvadrātsakne no 3. Ir pa diagonālais sareizinām 24 reiz kvadrātsakne no 3 reiz kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Kvadrātsakne no 3 reiz kvadrātsakne no 3, tas ir 3. 24 dalīts ar 2, tas ir 12, tad 12 reiz 3 ir 36. Jūs uzrakstiet vairāk soļus, es nevaru, jo man nav vietas. Jā. Lūk, tāds uzdevums, mēs visu atrisinājām, vēlreiz atkārtošu. Mala DC tika atrasta caur 3 stūri ADC, ja, rekur. Sinusu izmantojam. Mēs no sākuma pamatojam, ka tas ir taisleņķa 3 stūris, lai varētu izmantot trigonometriskās sakarības. Malu AB mēs atradām no 3 stūra ABC. Šeit 3 stūris ABC, tas sākotnējais, kas bija dots. Un malu BD mēs atradām caur 3 stūri ABD. Ja šeit ierakstīšu 3 stūris ABD. Uzdevums nav sarežģīts, galvenais ir uzzīmēt, un sākt risināt. Paldies par uzmanību!